Labrīt! Esmu Ķīnā, pilsētā, par kuru visticamāk neviens neko nezina Latvijā, bet te ir 3 miljoni plus iedzīvotāji. Un, tā izskatās vienkārši pilsēta, jā, vairāk kā miljons, bet, cik tādi ir? 10, 100. Tad, lūk, un tāda maz pārdoma pārņemās, zin kā katram ir kaut kāda iespēja, es pats esmu pirmoreiz Ķīnā. Iespēja par to, kurš kā attīstās, kurš kā iet, kas ir pareizi, kas nav pareizi. Un, rekur, es domāju, te viss diezgan labi redzams. Rekur ir vienkārši tā kupa, rekur ir viena barža, vēl viens kaut kāds kargo kuģis, un viss tur brauc uz ostu. Un visticamāk, ka tie ved prom kaut ko arī tajā skaitā uz Eiropu. Un mēs cīnāmies arī Latvijā ar savu bagāto ekonomiku, cīnās par CO2 pēdu, tērē tiešām, manuprāt, nesamērīgi liels līdzekļus tam, lai gan mums ir krietni citas lielākas problēmas, un jā, rekur te ir, tāds tā kā pamests vai vienkārši varbūt vecāks dzīvokļu kompleks, jā. Tur ir kaut kāds dzīvokļu kompleks, kas neizskatās baigā aktivitātē, jā. Rekur ir jaunāki. Bet, kaut kā es domāju, ka visi piekritīs, ka te var redzēt, ka te, biznesa tā kā kūsām. Mēs samazinām CO2 un, vienkārši runājot, cieši no tā mūsu ekonomika un mūsu ieņēmumi. Jo, redz, Eiropa saražo nokrities ir CO2 saražotais apjoms no 7% uz 6,7%, kas ir labi. Kritums ir samazinājums virs 6%, bet rekutā Ķīna, jā, kas būvē šo tiltu, kas mums ir nenormālā augstumā, kas ātrgaitas dzelzceļu būvē, mēs atbraucām 230 km/h, un kas te jau ir, noteikti vairāk kā 10 gadus. Rekur te iet mono vilciens, ja mēs tā pa attīstību runājam, kurš kurā vietā ir. Redz, viņi saražo 25% no CO2 pasaules un baigi nepārdzīvo par šo ciparu. Palielinājums turklāt, ja Eiropai no 7%, tad mēs nokritāmies, samazinājums bija 6,7%, 6,5% uz 6,7% nokritāmies, tad Ķīna atkal CO2 pēdu palielināja kā reiz pa 6%. Un kas sanāk? Sanāk, ka šie 25%, ko saražo Ķīna, ir krietni lielāks tas pieaugums, lai arī tie ir pieaugums 6% nekā tas, ko Eiropa ir samazinājusi. Un es varu pateikt, ka jau iepriekš mēs runājām, mēs esam šeit šerī apmaksātā Ķīnas autoražotāja braucienā, tīri no paša brauciena viesnīcas un palikšanas. Es redzu, kas te notiek. Es redzu, pirmkārt, kādā līmenī ir pilsēta, kāda te ir apjoma, kas te notiek, tur var pielikt klāt. Jā, ir skursteņi aiz mājām, daudz, kur brauc termoelektrostacijas, tie ir tie lielie platie skursteņi, bet, tad mums ir jāizdomā, ko mēs gribam, jo šobrīd mēs tā kā gribam dzīvot labu dzīvi civilizācijā, bet pieņemam lēmumus tādus, lai dzīvotu lauku sētā, kas arī ir labi. Lauku sētā viss ir labi, bet, tāda Latvijas attīstība mēs un izaugsmi ar pieaugošā cilvēku skaitu nepanāksim. Es vēlāk uzfilmēšu arī vienu tādu līdzību ar citroniem, kur parādīšu to ekopēdu saucamo, par ko mēs te tik ļoti visi maksājam, un kaut arī šitajā pēdējā programmā eki 3 miljoni, ja, bija jābūt tā. Plus mīnus, teiksim, tā iztērēt. Nerunāt par pilsētas iepirkumiem elektroautobusiem. Es tomēr redzu šeit ar visu politisko iekārtu, nezinu, ko katrs domā, kā te ir. Katrā ziņā komentāros izsakās pret tiem automobīļiem. Es varu pateikt, ka viņus pirks. Viņus pirks un daudz ātrāk viņi pārsniegs jau Ķīnas ne Ķīnas, bet Korejas pārdot automobīļu skaitu Latvijā un Eiropā nekā vairums šeit domā no tiem, kas pagaidām to klausās. Un tādās līdzībās runāt līdzīgi, kā agrāk teica, ka automāts ir tikai sievietēm, tagad ir tikai automāti visi pērk, tā arī mēs pāriesim, Latvija ir mazs tirgus, bet Eiropa pāries uz to pašu Ķīnas autobūvu un Vācijā būs 100 000 atlaist darbinieku, slēgtas fabrikas, varbūt pāries uz militāro, nezinu, lai viņi paši domā, bet tādā perspektīvā Eiropa pati ir un Vācija tai skaitā vainīga pie tā, pie kā tie vēl nonāks. Jo atceramies, ka Vācija kā valsts ir 3. lielākā ekonomika pagaidām vēl pasaulē. Tā kā
autoindustrija ļoti svarīga nekā mēs šeit domājam, un šie te 2035. gads nav nāves spriedums, bet tā ir recesija, un tas ir pagrimums uz vairākām 10 gadiem Eiropas ekonomikai, kaut vai no 10 vērtīgākajiem uzņēmumiem. Vācijas autoražotāji ieņem 4 pozīcijas. 4. Volkswagens, BMW, Mercedes un Porsche. Tālūk, tā kā kamēr mēs tur domājam un cīnamies, kur nākamais kuģis iet, visu ledustēju man iesaņo plasmas maisiņā uz šo te 1,4 miljārdu plus iedzīvotāju masu, un tad mēs cīnamies ar Latvijas 0,002% iespējamo pēdu. Es domāju, ka mēs CO2 vairāk samazinam ar mūsu izmiršanas tempiem, nekā mēs to panāksim ar bet iemaksājot depozītu glāzi koncertu laikā. Jā, tās tāds viegls pārdoms. Es ceru, ka šobrīd tas, kas vismaz notiek politikā, es redzu, opozīcija man ļoti patīk, kā tiek mazgāti gan šie te progresīvie, gan vienotība, jo tie lēmumi ir neracionāli un Latvijas valsts attīstībai kaitīgi manā vērtējumā. Tāpēc jāsāk par to ir aktīvāk runāt, lai tiešām pirmkārt attopās tie, kas jau šobrīd pieņem budžetu Latvijā. Tie, kas saka par Ķīnu kaut ko, teiksim tā, ar aizspriedumiem vienkārši pilsēta. Jūs pat nezināt šo nosaukumu. Vuha. Jā. Lūk, tā izskatās. To te ir gan mono sliedas vilciens, labi ceļi, jā, bija trāpījusi arī kaut kādām bedrītēm, bet labi ceļi kopumā ir. Un rekur nākamie kuģi, paskatieties uz to intensitāti. Jā, Rīgas ostā arī ienāk kuģi, jā, viņi neienāk tik dziļi, tie, kas dzīvo pie Ieteks, tie vairāk redz vai pie Līča. Bet, es domāju, par apjomu šeit nav jāsaka, tā kā Ķīna šobrīd strateģiski, ja mēs skatāmies ekonomiski, ļoti labi attīstās. Jautājums, protams, par ētiku, par lēmumiem, bet katrā ziņā tas, ko mēs darām, es domāju, ka 2035. gads Parīzes šī apņemšanās par CO2 ir Eiropai ļoti kaitniecisks projekts. Amerika jau no tā izstājās, no šī te Parīzes protokola. Es aicinu arī Latviju izstāties līdzīgi, kā mēs to šobrīd darām no Stambulas konvencijas, no kuras pirmā izstājās pati Turcija. Bet šo video var redzēt tikai tad, un ja tu uzspiedīsi laiku vai pārsūtīs, dalīsies, tā kā, ja tu piekrīti, arī, es nezinu, teiksim, tā kā es diezgan daudz strādāju ar sociālajiem tīkliem, ir tā, ka ir grūtāk šādājiem te neizklaides video, kur ar flex izzāģē lukturi dabūt laikus, jo tos pārsvarā spiež jauna auditorija, tie, kas kā reiz tagad vairāk balso par progresīvajiem. Tāpēc, ja tu kaut kādā daļai pieliet, tam tiešām ir reāli ietekmi, vienkārši sākam dalīties vairāk un esam aktīvāki pirmkārt saturā, otrkārt, arī balsojumā būs nākamais video par nākamo draudu, kas Latvijā ir izveidojies. Tas ir jaunās paudzes vēlētājs. Tā kā tiekamies un piesakojuši manā privātajā kanālā.